Sveiki, praktiskie latvieši! Šodien par to, ko sagaidīt no saules paneļiem, kā veikt aprēķinus, kāda veida paneļi tirgu pieejami, daži padomu uzstādīšanā, apskatīsim virknes un paralēlo slēgumu, kā arī kas jums būtu jādara, lai saņemtu 100% saules paneļa efektivitāti. Tā kā praktiskais latvietis spēj izveidot pats savu šo neatkarīgo autonomo elektrības pieslēgumu, tad es radīšu raidījumu sēriju, kurā es no A līdz Z izstāstīšu visu, kas jums jāzina, vienkāršu veidu, kā to izdarīt mājās bez speciālistu palīdzības. Koši spīdoša saulīte uz 1 kvadrātmetra jums spēj saražot apmēram 1 kW enerģijas. Tā kā saules paneļiem efektivitāte ir zemāka, tad, piemēram, ja mēs paskatīsimies šo te manu 2 kvadrātmetrīgo saules paneli, viņš saģenerē 410 vatus, kas nozīmē, ka man efektivitāte ir nedaudz virs 20%. Principā skatoties to, kas tirgu ir dabujams pa kaut cik, pieņemamu cenu, mēs varam redzēt, ka visiem paneļiem, kas ir lielākas jaudas, būs arī attiecīgi lielāks izmērs, un šie efektivitātes procenti visiem monokristālu paneļiem, tie ir tie paneļi, ko mēs varam tirgu dabūt, viņi būs apmēram līdzīgi. Tātad, kas mums ietekmēs, cik mums efektīvi saules paneļi strādā, ir principā 3 pirmie faktori, pa ko es gribu runāt. Pirmais ir azimuts, otrais ir augstums un trešais ir koku daudzums, kas attiecīgi ziemā jums būs priekšā un kas veidos ēnu saules panelim. Tātad pirmais uzdevums, ko mēs gribam izdarīt, ziemā atrodam īsto vietu, kur mēs gribēsim uzstādīt saules paneļus. Es ieteiktu apmēram 2:00 saulēnā dienā aizejam, noskatam vietu, kur mums netraucē koki, kur mums būs visskaistākā saulīte, ko mēs varēsim paņemt ziemā pretī, jo tieši no ziemas būs atkarīgs, vai mums saules autonomā sistēma strādā veiksmīgi vai neveiksmīgi. Ja ziemā būs labi, vasarā pietiks noteikti. Augstuma leņķi es ieteiktu taisīt ap 80 grādi, jo šis būs leņķis, ka jums nekrāsies ziemā sniegs, plus arī jums tas ir vislabākais leņķis, lai saņemtu rīta un vakara saulīti. Un tehniski, ja jums ir iespēja, jūs varat taisīt vienu saules paneļu sistēmu uz vairāk uz austrumu pusi un otru attiecīgi vairāk uz rietumu pusi, un cik tālu sistēma drīkst attiecīgi būt no baterijas, tā nav liela problēma, ja jums būs 100 metri, būs pilnīgi ok. Tā kā to mēs liekam kā sekundāru faktoru, vispirms atrodam vislabāko vietu, tātad, kur mums ir visvairāk saule, vismazāk šķēršļi, kas traucē, un šo vietu mēs noskatām ziemā. Vēl svarīga lieta ir tā, ka jūs šo statīvu uztaisat ļoti stabilu un arī pasargājat no rudens vētrām, jo, kā mani sekotāji jau atcerās, man bija sanākušas problēmas ar šo te, ka apgāzās. Vēršam uzmanību tam, ja mēs taisam statīvu paši, tātad, ka tas ir spēcīgs, stabils un ka mums pasargās arī tad, kad uznāks kārtīga vētra. Kā saslēgt saules paneļus? Pirmkārt, mums būs jāpaskatās specifikācijā saules panelim, tātad mēs varam redzēt, ka mēs viņu esam iegādājušies, ir lapiņa aizmugurē, kur ir uzrakstīts maksimālais spriegums, kas mums ir pieļaujams. Un mēs rēķinamies ar to, ka tad, kad mēs šos paneļus slēdzam virknes slēgumā, katrs nākamais panelis, ko mēs pieslēdzam klāt, šo maksimālo spriegumu attiecīgi par vienu šo te paneļa spriegumu var teorētiski pieaudzēt klāt. Līdz ar to, ja teiksim, konkrētajā specifikācijā man ir 41,5 volti, maksimums es varēšu slēgt līdz 10 paneļiem, varbūt pat 11-12 paneļiem, tādā veidā sasniedzot maksimālo spriegumu līdz 500 volti. Mēs tālāk skatīsimies citā raidījumā par inverteri, šo te pārveidotāju no saules paneļiem, bet ir 500 volti, ko mēs apskatīsim kā piemēru. Tad mēs rēķināsimies, ka slēdzot virknes slēgumā mums nedrīkst būt vairāk pār 10 paneļiem. Vēl mums ir iespēja paneļus slēgt paralēli, bet ja mēs slēdzam paralēli, tad mums jārēķinās, ka mums vajag speciālus konektoru savienojumus, lai mēs šīs virknes varam savienot attiecīgi vairākas,
Bet tiklīdz mēs slēdzam paralēli, mums pieauga strāva, tas nozīmē, ka mums vajadzēs jau izvēlēties resnākus, dušīgākus kabeļus. Un kabeļi ir tā izmaksa, kas pirmā brīdī šķiet maza, bet ja mēs ejam paralēli, paliks 4 kvadrāti, 6 kvadrāti, un tur jau tas 1 metrs ar to kabeli maksās stipri vairāk. Tāpēc es domāju tādai standarta mājasaimniecībai, ja mēs stādīsim savu pirmo sistēmu, mēs varam iet vienkārši ar vienu virkni un paralēli neko vairs nedomāt. Tas šajā reizē viss. Ja jums patika, ja jums ir noderīgi, piesakojiet, nolaikojiet, atstājiet kādu komentāru un gaidat no manis nākamo raidījumu.